Eiropas dienvidos pieņēmušies spēkā savvaļas ugunsgrēki, ziņots par 3 nāves gadījumiem Spānijā, Turcijā un Albānijā. Grieķijā liesmas apdraud Patru, 3. lielāko pilsētu valstī. Tās apkaimē 2 dienās izdeguši gandrīz 10 000 hektāru, vismaz 15 ugunsdzēsēji hospitalizēti ar apdegumiem vai citām traumām. Grieķija lūgusi Eiropas Savienībai atsūtīt ugunsdzēsības lidmašīnas, lai atbalstītu vairāk nekā 4800 ugunsdzēsēju, kas cīnās ar vairāk nekā 20 ugunsgrēkiem visā valstī. Albānijā ir līdzīga situācija. Uz dienvidiem no Tirānas gājis bojā 80 gadus vecs vīrietis. Albānijas vidienē netālu no bijušās armijas munīcijas noliktavas evakuēti 4 ciematu iedzīvotāji, bet Korčas rajonā netālu no Grieķijas robežas vairākus sprādzienus izraisīja 2. pasaules kara laika artilērijas lādiņi. Valsts vidienē liesmas nopostījušas 10 māju. Spānijas, Kastīlijas un Leonas apgabalā ugunsgrēkā gājis bojā brīvprātīgais ugunsdzēsējs.